Esmu Bankokas lidostā, nevarēju saprast, ar ko lai brauc uz centru, uz savu viesnīcu. It kā taksi būtu ērtāk, bet izdomāju, ka pamēģināšu vietējo vilcienu, nokāpu pagrabā, nopirku kaut kādu tur tokenu un tagad, jā, kaut kur maldos, nezinu, kur īsti jāiet, bet gan jau atradīšu. Esmu beidzot Bankokā sasniegusi savu viesnīcu. 2 stundas gaidīju, kamēr man varēja iečukot istabiņā, kas bija jāiztīra, jo es diezgan agri atbraucu. Un tāpat man ļāva ienākt istabā 2 stundas ātrāk nekā oficiāli ir atļauts. Protams, pirmā lieta, ko gribēju, ļoti nomazgāties, jo ir ārā nežēlīgi karsts un ļoti nāka miegs. Bet, nu jā, šitāda vienvietīgā istabiņa. Nu, tāds skats nav nekāds vajag izcilējis, bet ir ok. Un es jau īstenībā paspēju sevi izklēdēt, es nopirku savu pirmo pirkumu. Šo te jauko koferīti, jo man ir apnicis visu taipīt uz muguras. Un tā kā tālāk došos uz Kanādu, tad šis bija labs pirkums. Nu, jau izskatos pēc cilvēka. Varēšu iziet ārā, beidzot apskatīt, kāda tad ir tā Bankoka, un par laimi man tas nebūs jādara vienai, jo man ir tā lieliskā iespēja satikt Kasparu un no latviešu ceļo, kas pārsvarā atrodas Āzijā, un viņus satikt kaut kur citur ir diezgan grūti, tā kā man ir ritīgi paveicies, ka viņi ir gatavi atbraukt uz Bankoku, lai satiktu mani un pavadītu laiku kopā. Tā kā viņu kanāls būs apakšā, Make Adventure Happens, ja nu tev interesē, noteikti iečeko arī, kā tad viņiem klājās ārzemēs ceļojot. Te viņi ir! Mani vedīs ar sabiedrisko transportu laivu. Braucam ēst. Ķer kaut ko. Jauns rīts, jauni piedzīvojumi, dodamies. Un Kaspars ved man atkal ekskursijas, vispār nezinu, kur mēs braucam, bet man viss patīk.
Kaspars mūs ved skatīties ķirzakas. Būs ķirzakas? Būs. Ķirzakas būs. Nu, ķirzakas viņiem te patīk, re, kur pat statuja. Redz, kur viena skaista čilo. Oi, kāda smukulīte. Un, papajā ķirzaku. Mīļa. Mīļa gan, jā. Viņiem tik dabiski tā peldēšana sanāk. Ir tāda zemūdene. Nu, zinot, kādas man attiecības ar karstumu, šodien ir ļoti grūti, jo ir 34 grādi, bet sajūtas kā 39. Nu, tas ir traki. Kaspars atved mums šokolādi pagaršot.อย่าโชว์เด็กน้องนับเห็นบ่ลูกคุณลูกไง จำหนักแล้วนะด้วย ลูกมันไม่ชอบทำ Mani atved uz tādu klusu, mīlīgu, šauru ieliņu. Neviena turista, tikai mēs, varbūt kāds vietējais. Forši ļoti. Mango ar čili garšvielu. Man Šireiz nebija. Viņai garšo. Un kas tev tur otrs ir? Žāvētas Zemenītes.
visu atļauju pagaršot. Te var appiesties vienkārši izejot cauri tirdziņam. Kādas ķepiņas! Krūtākais, ka šajā tirdzniecības centrā ir speciāla autostāvvieta tikai luksus automašīnām. Pie pašām durvīm. Domāju, ka jāiet iečekot manas viesnīcas baseins. Tad tā ļoti interesanti jāiet tā kā pa tādiem labirintiem un nav arī liftu, kas ir ļoti interesanti. Es dzīvoju 4. stāvā. Tā kā ir diezgan smagi nests uz manis. Bet jā, iešu sameklēt, vai tad ir tā vērts tas baseins. Nu, būs laikam jānopeldās pirms brokastīm. Vaļā no 8 līdz 8, tā kā daudz opcijas man nav, jo mēs ar Unu un Kasparu blondamies līdz vēlai naktī, un vakarā es noteikti vairs nepaspēšu. Atkal mani vēd ekskursijā, un visas foršās vietiņas ir kaut kur tādās, jāiet pa tādiem tunelīšiem, šaurumiņiem, kur tikai vietējie zina. Bet šitie jau arī vietējie, vai ne, Una? Nu, gandrīz, jā. Nu, kaut kā visu viņa zina, visu man parāda. Ideāli. Tev pat nekas nav jādomā pašai. Jā. Nu, super ekskursija man. Kāda maza vietiņa. Te tādas tipiskās taizemiešu mājiņas koka visapkārt. Nav nekādas augstceltnes, un tur kafejnīciņa. Tajā karstumā kāpiens ir grūts, bet te vēl ir jākāp. Una veiks ziedojumu. Pēc brīvas gribas neviena nepiespiest. Malacis. Mazās naudiņas. Visas mazos bātiņas. Nu, droši vien tev var likt arī lielo naudiņu, bet es uzlikšu Aizpūtīs vēļš, lietas mazo. Kādu maziņu apielikšu arī. Tempļi te ir uz katru soli. Es ieteiktu iet uz bezmaksas tempļiem, jo nav, es neredzu īsti jēgu maksāt, jo visi viņi ir skaisti un visos ir kaut ko skaistu redzēt. Šeit pat augšā varēja uzkāpt. Un, jā, tāds dārziņš.
tāds auglīts. Man retrītā neiemācīja, kas tas ir vai to varēs, tāpēc es neriskēšu. Bet smaržo garšīgi. Ja kāds zina, nokomentējiet, kas tas ir un vai varēs. Tomāts neparastais. Vai, jā. Tāds interesants, kā tomātiņš. Tikai ne tomātiņš. Ir mīksts arī. No šitās puses kā tomātiņš. Nu, šodien ļoti karsta diena, ir labāk atrasties telpās nekā ārā. Un vispār ļoti interesanti ceļot ar vēl 2 cilvēkiem, kas filmē YouTube video. Linki visi būs lejā, bet īstenībā es teikšu tā, šie 2 cilvēki ir Āzijas lietpratēji, jo viņi jau ne tikai te ceļo, bet viņi te arī dzīvo. Tāpēc man ir jautājums viņiem, cik sen jūs jau esat Taizemē? Sākot no 2014. gada regulāri esam te katru gadu, pāris mēnešus, ilgāk reizēm, 4 mēnešus, man liekas, šobrīd pēdējā gadā jau pat 5 būs šogad, jā. Tā kā visi jautājumi par Taizemi, pie šitiem. Šobrīd Āzijā ir populāri šitie tā saucamie labubu. Es nezinu, vai tas ir viņu pareizais, oficiālais vārds, bet nu reku tādi monstriņi, viņi ir ļoti populāri tagad, un esmu dzirdējis, ka arī Latvijā. Un tagad paskatīsimies, vai šajā automātā viņus var nopirkt. Jo vispār viņus pārdod veikalā. Un veikalos bieži vien ir rinda. Bet tagad ir atvērti arī šādi te aparāti, kur ir visādi brīnumi, ieskaitot šos te monstriņus. Nu, paskatāmies, kas te ir. Tā, es neko nesaprotu. Kur ir labubu? Tā. Rekuģi ir, jo! Tie kad 50 eiro, bet tad mazu sūdiņu. Nebūs? Es domāju, ka nebūs. Tur ļoti izolīti cilvēki gaidat metro un stāv visi smuki rindā. Nekur runā arī stāv rindā godīga meitene. Kaspars stāv rindā. Es arī rindā. Šitā. Nu redz, kur, ja tagad sakāps un būs viss pilns, tad mēs paliksim rindā un gaidīsim. Vairāk kā var ielīst, cilvēki neiet. Viss ļoti pieklājīgi gaida. Zini, vai nākamo gaidam, palaid sievieti. Gaidam nākamo. Nu, mani atveda uz kārtējo tirdzniecības centru, te tādu ir nenormāli daudz un katram ir kaut kas interesants. Šajā gadījumā te ir skatu iespējas pilsētu. Vā, cik skaisti! Un kur tu mani atvedi? Tur ir templīši. Templīši jāparāda. Kaut kur